Dacīts stāsti, kas šogad ir aktuāls. Var redzēt baltā krāsa. Jā, es redzu. Nu, un manam galdam ir tāda lauku romantika, satikās ar eleganci pilsētas. Rekur tādi elegantāki šķīvi un šeit Es tādi... šo šķīvis redzēju Maksimas plauktos. Jā, īstenībā šeit viss ir no Maksima. Tātad galds man ir balts un tad Jā. es ļauju vaļu ziediem. Galda servējums, nu tiešām ir tāds mazliet tāds ar šiku, ja? Jā. Tad vienreizējos trauks, tu tā kā Var neiesaki. arī, bet man patīk šādi. Es saprotu. Jā, es klāju galdu, parasti man vīrs taisa ēst līdz... Vai kurš tā no tā Jāņu rītā tu trauks mazgā? Šeit var apvienot arī kaut ko vienā. Šis ir uzglabāšanas trauks, te bija tāds vāciņš. Es saliku uz kodas, bet šo te var izmantot arī kā vāzi. Ļoti labi. Un Nu, es arī pieskaņoju sieras. Šis vispār ir lavandas, viņš arī smažo kā lavanda. tas violetais. Jā. Bet tu uzskati, ka tev šajos Jāņās prasās balta krāsa, bet nu, ja Jā. kāds grib zāļu vai kaut kādu sārkanu. Mierīgi. Var arī zaļu. Un sārkanu. Arī sarkanu, vai tev zaļš un Mani sarkans visi būs iekšā, tavējā. mani visi iekšā. Es mēģinu jau vairāku gadu garumā iedibināt to tradīciju, ka jāvelk tas tautas darbs Jāņos. Bet ja nav, tad balts krekls obligāts. Jāņos ir tā, ka es velku kleitas un es vienmēr paprasu savam vīram, kuru tad lai es uzvelku. Jo tomēr ikdienā man ir saistīta ar modi un tad es tur pati tieku galā. Nu, šis ir tas brīdis, kad es saku, kuru tu gribi, kā lai es izstos Jāņos. Jā. Bet meitenes neaizmirstiet, jā, ka kleitas un bruņčus neviens vēl nav atcēlis. Nu nevajag Jāņos džinsos iet. Jā. Lai iet kleitas un svārki.